Pirms 17 gadiem, kad vietējā kultūras namā tika likvidēta mākslinieku noformētāja štata vieta, Salnājos tika uzslieta pirmā siltumnīca. Vēl šodien saimniece atceras, kā mājās sagaidījusi meitu, kas par pirmo zemiņu naudu iegādājusies krietnu gabalu speķa, kas tolaik bijis liels gardums. Šodien Zemenes siltumnīcās aug 2000 kvadrātmetru lielā platībā, bet āra stādījumi aizņem 5 hektārus. Tagad, protams, ir vieglāk, jo mums ir laikā, mums ir darbs, mums ir Zemenes, mums ir darbs, mums būs arī iztika, bet toreiz mums nebija nekā. Par lielo zemeņu plantāciju jārūpējas cauru gadu, bet īstā sezona ilgs no māja līdz augustam. Šogad gan ogas sākušas sārtoties vēlāk nekā citus gadus. Parasti bija ap 15. māju parasti. Pašā pirmajā gadā, kad mēs iestādījām Zemenes, tad bija ap 20 kaut kādu datumu, bet parasti bija 15. un pagājušajā gadā bija 9. jau. Tā kā šogad vienkārši aizkavējās, jo siltumnīcā zeme tomēr bija sasalusi ļoti. Ja ārā bija zem sniega tomēr, viņa nebija tik sasalusi, bet siltumnīcā nebija sniegs, tikai agroplēja virsū, un zeme bija cieta. To es pārbaudīju, krītot iekšā šī pašā siltumnīcā ziemā, kad tīrījām sniegu no jumtiem. Ja vasara būšot silta un mitra, raža būs laba. Saimnieki prognozē, ka šogad varētu tikt novākts ap 20 tonām gardo ogu. Katru vakaru visas sārtvaidas tiek salasītas, lai rīta agrumā dotos uz galvaspilsētas tirgiem. Pagaidām ir ar peļņu. Bet ja mums vēl turpinās Polijas līdzināt ar savām vēl ētiem zemenēm, tad es nezinu, kāds būs priekš. Vai patērētāji šodien izvēlas pēc maciņa biezuma, jeb tomēr meklē to Latvijas preci? Arī viena daļa, kas meklē, un viena daļa izvēlās, kas viņam ir lētāk. Tomēr viņi skatās, kāds ir grieķi, tagad mums tiek pirgotas tās skatās viena daļa. Viena daļa skatās, gaidi, ka mūsu solkam gaidīs, ka mums būs sāks no lauka, tad būs lētākas. Saimniecībā visi darbi tiek darīti pašu spēkiem, tāpēc vēlākais sapnis ir dažas brīvas dienas vasarā. Tomēr tam tik drīz nebūs lemts piepildīties, lai peļņu gūtu arī turpmāk, iecerēts zemeņu laukus vēl paplašināt.